Tā, nu ko, ienāk uz dienu, kad vajag izcitēt BVSņiku atkal. Ārā silts, saulains. Un visu es salicis it kā reduktora eļu salēju. Ventilācijai pipsi uzliku. Tā kā viss it kā ir vietās. Mēģināšu tagad arī notestēt. Mēģināšu skaņu savādāk bišķi ierakstīt. Varbūt sanāks uztaisīt tā, ka braucot nebūs tikai vēja skaņa, bet arī kaut ko dzirdēs. Pastīsies, kā būs. Sanāks, nesanāks. Tā kā jā, šķilšu klāt, sildīšu un braukšu mazo testdraiviņu. Var dzirdēt, kad pilnā ručkā viņš raustās. Attiecīgi, jā, pa daudz degvielas. Arī var redzēt to, ka mazliet gāzīt uzdodot ir baigi lielie apgriezieni. Mazliet uzgāzējot jau 12,000 apgriezienu. Sanāk ruļļi pa vieglu, liela atspere pa cietu. Tā kā jā, to es vēlāk izlaboju un palika daudz labāk.
ko testdrive uztaisīju. Viss liekas normāli. Brauc viss labi. Tagad šī laikā, kad ārā plus 10 vai 11 grādi, cik te ir braucot līdz 50 grādiem, ir 47, 50 tā turās. Tas ir tad, ja tu brauc normālā ātrumā, ja tu tur velcies uz 10, 20, tad temperatūra visu laiku kāpj augšā. Dēcīgi, ja brauc, tad vējš pietiek, nu, siltā laikā redzēs. Nu, pagaidām ir ok. Jā, bremzes strādā, viss ir ok. Atkal man liekas, ka toreiz, kad es viņu tur regulēju, tad bija bišķi vēsāks, tagad ir siltāks. Atkal bišķi pamainījās viss, ka paliks vēl bišķi siltāks, tad gan jau vēl dīzi mazāk bišķīt ielikšu. Gan jau es būšu piešāvies un tad jau zināšu, pie cik grādiem kādu dīzi vajag likt. Braukt var, vienīgais, kas baigi tā nepatīk, ir tas, ka viņš nenormāli vibrē. Nu, bet man neko darīt. Sportenieks, zin kā. Vibrācijas ir baigās, jā. Tālus gabals pabraukt, tad viņu nevar. Tas tā. Viņi izbrauc, izkod kādu riņķi, izārdies un lietas nost pa lielu un tā. Tātad izdomāju šodien ārā foršu laiciņš aizbraukt, pavizināties ar malu būtību. Līdz. Tomēr līdz Rīgai aizbraukt no Jelgavas. Pastīties vispār saliet pilnu bāku, pastīties, cik viņš daudz ēd. Un tā tīri trikolu pēc pabraukāties. Braukšu uz nestu, laikam. Kaut gan laikam viedā iebraukšu. Viedu laikam bija, jā, viedā. Iebraukšu tur, saliešu pilnu bāku. Un tad nokšu līdz Rīgai, izbraukāšu visu, un tad jau skatīsies, saliešu vēlreiz pilnu, redzēs, cik kilometrus nobrauc un cik daudz apēdīs. Spiģis gan man neiet, bet tas nekas, es pēc Google Maps pēc tam maršrutu pačēkošu, vai es ieslēgšu tagad telefonā īstenībā trakeri, lai viņš seko līdz, kur es braucu. Un jā, te jau redzēs. Tā jālaižam. Okay, I ain't even gon' flex this Sunday. I ain't even up next, but one day you gon' put this tape in, hit the replay, gon' vibe in your ride, chill to the music, feeling what I'm putting inside, dealing with your vulnerable side. This go hard and I ain't even try. Close your eye, just vibe with me. Do or die for life, really. When I ride and he drive, in me. Great spirit is my series. Navigate through the ways of the land. Demonstrate when the near understand. Give me grace when I don't understand which way is the best. No, God's got a plan. Throughout my life, my hands stay dirty. Down the ride when it's necessary. Walk a line, I got no worries. Take my time, I'm in no hurry. Brothers die, so my eyes blurry. Another ride to the cemetery. Live your life, you know death coming. But a vape and we gone, homie. You don't really want no problem. 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 All till I see that. Till I drop down 6 feet deep in the casket. Till my last breath and I breathe that. Stand on the front line, caught in the action. Keep my mind free, no relapse. Trying to stay clean, but the mud gon' stick. Suds in the fit, duds on the whip. 1, 2, 5, 6, so I'm curling the silk. With a pearl on the hip, hand trigger flicker all big. Piece with the wood on the grill, black in a bit. About to be encouraged when I slip out, put the Hellcat on drill. Smoke in the split, get on rap on the seat, you gon' see it with a... Tā, nu ko, braucu atpakaļ no Rīgas. Esmu tagad Jaunolainē. Karačā baigais pretvējš. Es braucu jau uz Rīgas pusi. Likās, ka es braucu pretvējā, jau baigi pūta nost. Tagad braucu atpakaļ, vispār ir galīgi traki. Neko, aizbraucu līdz Jelgavai. Ieliešu atkal pilnu bāku un aptīsimies, cik viņš noēda. Vidējais kaut kādi varētu būt pie 100 kilometru būšu nobraucis. Un redzēsim, cik viņam patēriņš ir. Pie tam pa vējiem braucot, pretvējā braucot. Vidējais ātrums, cik es braucu, ir 80 km/h. Brīžiem līdz 90 uzvelk tā kā fūras, bet tad ir grūti. Tādā vējā taču grūti. Tad ir tā pasmagi, bet 80 braucot vispār mierīgi. Bez problēmām ar viņu var ielēt non-stopā. Tā kā not bad.
replay. Gon' vibe and you ride, chill to the music, feeling what I'm putting inside. Dealing with your vulnerable side, this go hard and I ain't even try. Close your eye, just vibe with me. Do or die for life, really. When I ride and he drive, in me. Great spirit is my series. Navigate through the ways of the land. Tā esmu atpakaļ Jelgavā. Tūlīt tās saliešu vēlreiz līdz Lūpē Bākā. Pastīsies, cik iegāja iekšā. Esmu atbraucis atpakaļ. Un uz turienu atpakaļ sanāca 75-80 km kaut kur tā. Jā, forši braucās, nekādu vainīgās. Baigais vējš šodien bija, izrādījās. Gan uz vienu pusi braucot, gan atpakaļ bija vēl trakāk. Bet neko. Izdomāju, ka pamērīšu patēriņu, cik viņš pārēdis tāds te. Un pirms braucu ārā aizbraucu uz Astarti, kas ir patās pie Jelgavas apveceļa. Salēju pilnu bāku līdz Lūpai. Un braucu. Aizbraucu tur, braucu atpakaļ. Un vēlreiz iebraucu tajā pašā Astartē, salēju pilnu bāku. Iegāju bākā 2,7 vai 2,6 litri. Es bildi iemetīšu tūlīt. Tā kā 3,7 litrus sotaku. Jā, šitais te. Tā kā ar šito var braukt kaut kur arī tālāk, nekāda problēma. Kaut kur 1/3 ručkas, un viņš forši tādos patīkamos zemos apgriezienos valk uz priekšu, un čotk arī brauc, tāpēc arī varētu būt, ka tas patēriņš ir tāds nepārāk liels. Jo street race un ZX truba, jā, tur liels abarots nevajag, un viņš kā reiz priekš tāda brauciena.